Nu, ko tātad pēdējā zīme šukras, tātad šukra mīnā. Cik mēs zinām, tātad šukra mīnās eksaltē. Tiek uzskatīts, ka šie cilvēki, kam ir šukra mīnā, tātad viņi ir ļoti maigas dabas būtnes. Cilvēki, kas, ja mīl, tad no visas sirds ieliek visu savu sirdi un dvēseli. Jo viņi pēc dabas, viņiem ir tāda dabas dots talants, ka viņi māk ziedot, jā, un ja viņi kaut ko dara, tad viņi to dara no sirds. Viņi, teiksim tā, viņi ļoti labi māk izveidot tādas draudzīgas attiecības, jā, jo, kā es teicu, pie jebkā, kam cilvēks, kam ķerās klāt, viņš šo saikni, jā, teiksim, no tiem cilvēkiem ir, mums katram būtu jāmācās, jo, lai ko mēs darītu, mums jebkurā lietā, ko mēs daram, vai tas ir ēdiena gatavošana, vai tas, es nezinu, grāmatas rakstīšana vai lekcijas lasīšana, ikvienam cilvēkam ir tajā jāieliek savu dvēseli un mīlestība. Un, ja mēs tajā visu to ieliekam, tad attiecīgi tā lieta arī plaukst un zeļ. Jā, es domāju, ka ik viens to ir pamanījis. Un tieši tiem, kam ir šukra mīnā, viņi to ļoti labi māk. Tas ir viņa tā kā sava veida, varētu teikt, talants. Jā. Viņi arī ļoti, teiksim, augsti rādītāji arī materiālajā pasaulē. Jā. Viņi tā kā tos var sasniegt dzīves laikā. Patīk izklaidēties, jā, un, protams, dzīves laikā viņiem ir iespēja parūpēties par savu komfortu. Jā, viņiem tātad ir gan mašīnas, gan mājas, gan zemes, jā, teiksim. Viņi ļoti labi orientējās, tiek dota iespēja, un viņi līdz ar to labi orientējās gan garīgajā, gan materiālajā pasaulē. Un pēc dabas var arī būt labi diplomāti, un, teiksim, ja kaut ko dara, tad arī tādu, saku, lielu atbildības sajūtu ieliekot tajā sirdi un dvēselē. Tā kā, un tie tie cilvēki, kas tieši ar šo savu pieredzi, kad viņi var ielikt to sirdi un dvēseli, viņi māk tā kā citus cilvēkus iedvesmot, jā. Tā kā ir tāda nianse saistībā ar tiem, kam ir šukra mīnā.